Šoreiz lauku esam noķēruši Borgo ecēšas, mēģināsim sarunāt, apstāties, kādu laiciņu pavadīsim un pastāstīsim, kādas tāds ecēšas ir, ko viņas spēj un ko viņas var. Šoreiz uz lauku esam noķēruši lielas, robustas, masīvas, bet ļoti ražīgas ecēšas Borgo XR 751 70. XR nozīmē modulis, 7 nozīmē sērijas, 5 nozīmē, ka ecēšas sakārtotas 5 rindās un rindstarpa starp ecēšu zariem ir 6,1 cm. Diametrs ecēšām 16 mm, augstums, jeb garums 60 cm. Visas ecēšas sakārtotas ir pa sekcijām. Jā, skaitlis 70 nozīmē pēdas, darba platums pēdās. 70 pēdas tas ir 21,3 metri. Tāda sekcijas ir vairākas sekcijas, katra sekcija, 7 sekcijas, jā, katra sekcija 3 metri plata, un līdz ar to, lai gan 21 metrs platas darba platums, bet katra sekcija kopējās atsevišķi, līdz ar to perfekti kopē lauka reljefu. Regulācijas iespējas ir pat 4 veidi. Pirmkārt, ir darba ātrums, otrais var regulēt agresivitāti, vai ecēšas paši zari ir slīpi vai stāvus. Trešais variants ir, ka visu sekciju mēs varam noregulēt, vai pirmie zari ir vairāk iekšā, vai pakaļēji arī dziļumā, tad var šādā veidā arī regulēt šo slīpumu. Un, protams, ceturtais variants ir, ar cik lielu spēku šeit ar hidrocilindriem visa sekcija tiek spiesta no zemes. Un šo regulāciju var ļoti viegli veikt no kabīnes, palielinot vai samazinot šo spiedienu šajos hidrocilindros. Darba platums mežonīgs, 21 metrs, patiesībā, ja brauc 10 km/h kā vismaz, tādu tie 20 hektāru/stundā. Tas ir ārprātīgs ātrums, ārprātīgs ražīgums. Ir iespējams arī modelis ar 7 darba rindām. Tād gan diametrs zariem ir 12 mm un rindstarpa starp zariņiem ir vairs tikai 3,6 cm. Šādas ecēšas ļoti forši strādā tieši aiz kombaina, šādās salmu rugainēs. Zinām, lai cik būtu akurāti kombaini, lai kā vienmēr censtos vienmērīgi izsmalcināt visu salmas, izplatīt. Tāpatās kādreiz sanāk apstāties un kur lielāka salmu čupa, un līdz ar to ar šādām ecēšām ātri un efektīvi šo salmas var izlīdzināt. Un vēl arī bez tām arī šo virskārtiņu, augsnes virskārtiņu nedaudz aerēt, līdz ar to arī pat nezāles iznīcināt, kas ir sadīgušas, un arī provocēt dažādu sēklu augšanu, samaisot tās ar augsni. Kad veic augsnes virskārtas aerāciju, tad, protams, arī visi mikrobioloģiskie procesi notiek daudz labāk un raitāk, un līdz ar to salmas atdalīšanās notiek vienkāršāk. Par nepieciešamiem traktoru zirgspēkiem. Šim konkrētam modelim ir 70 pēdu darba platums. Katrai darba platuma pēdai ir vajadzīgi 5 zirgi, tas nozīmē 7x5 ir 350 zirgspēku. Traktors būtu optimāls, ļoti vēlams, bet kā redzam arī, ka šobrīd ir 270 zirgu traktors priekšā. Jā, viņam tas ir grūtāk un grūti, varbūt vajadzētu lielāku, bet arī ar šādu var to darīt. Vēl, protams, šis ir konkrētais 21,3 metri plats, bet ir iespējams arī 27 metru darba platums, un tas būtu ļoti liels agregāts. Patiesībā tas ražīgums ir tik liels, ka runājot ar saimnieku, kuram tika piegādāta šī tehnika, viņš teica, jā, droši filmēt, vēl rīt parīt būs darbs, un šis jau ir pēdējais lauks, patiesībā jau arī tīri priekš mums sagatavots, un darbs notiek ātrāk, nekā bija plānots. Šoreiz ļausim strādāt un pabeigt šo lauku un netraucēsim darbos. Veiksmi visiem!